Labdien! Šodien mums ir īpaša diena. Šis gads ir gads, kad mēs svinam savas kompānijas 25 gadu jubileju. Un tā ir īpaša svētku diena, īpaša svētku gads, jo šodien mēs varam prezentēt ļoti unikālu produktu, ko ir izgatavojusi kompānija par godu savai jubilejai, par godu saviem patērētājiem. Un līdz ar to šodien mēs prezentēsim jauno unikālo produktu kolagēnu tripeptīdu, un par to mēs painformēsim, pastāstīsim par viņa unikālajām īpašībām, pastāstīsim, ar ko šis produkts ir unikāls, pastāstīsim par to, cik daudz darba zinātnieki ir ielikuši šajā mazajā pudelītē, lai mēs visi gūtu maksimālu efektu, būtu jauni, skaisti un varētu būt lepni gan ar savu ārējo izskatu, gan arī savu pašsajūtu. Par šo unikālo produktu, par šo kolagēnu, par kolagēna īpašībām, to nozīmi cilvēku organismā, mums šodien pastāstīs brīnišķīga sieviete, ārste, kosmetoloģe, nutricioloģe Iveta Žīgure. Tas ir cilvēks, kam ir gan pieredze, gan arī prakse. Lūdzu, Iveta, pastāsti mums. Paldies, Ingrīdiņ, par pieteikumu. Sveiki visiem. Tātad kompānijas jaunais produkts. Ja? Kompānija, protams, šo produktu ir pat radījusi diezgan simboliski, jo tāpēc, kad kompānijas gan klienti, gan dalībnieki, protams, grib būt jauni, grib būt skaisti. Un ir tāda lieta, ka mēs zinām, ka cilvēki dzīvo aizvien ilgāk. Viņi aizvien ilgāk ir spiesti strādāt, labi izskatīties, labi justies, un vienkārši cilvēki ir arī sākuši domāt par savu dzīves kvalitāti, jo ilgi dzīvot, tas, protams, ir labi, bet labi dzīvot un kvalitatīvi dzīvot, tas ir vēl labāk. Un kāpēc kolagēns? Jo kolagēnu mēs no vienas puses redzam kā tādu skaistuma produktu. Jā, cilvēki pamatā runājot par kolagēnu, saprot, ka iet runa par ādu pirmām kārtām, arī matiem, arī nagiem, bet kolagēns ir daudz nozīmīgāks produkts mūsu organismam, un tāpēc es to gribu arī pastāstīt vai atgādināt tiem, kas jau zina, cik ļoti būtisks ir kolagēns mūsu organismā. Patiesībā tas ir viens no svarīgākajiem olbaltumiem. Un kolagēns tātad ir ne tikai mūsu āda, bet arī viss mūsu ķermenis, visi mūsu saistaudi sastāv no kolagēna. Tie ir tie, kas mūsu ķermeni satur kopā. Tas ir mūsu organisma tā kā tāds balsts, stiprinājums, atbalsts. Tas ir arī mūsu organisma elasticitātes rādītājs un spēja kustēties. Tā kā jau minēju, tātad šie te ir visi mūsu organismu saistaudi, kuros ir kolagēns. Tātad ir arī kaulu locītavu sistēma. Kaulos 30% ir kolagēns, un kāpēc tas par to ir nozīmīgi runāt, jo mēs zinām, ka mūsdienās kaulu nāve, klusā nāve, jeb osteoporoze ir ļoti aktuāla, un kolagēns ir arī tas, kurš atvaira šo te, varētu pat teikt, ļoti nepatīkamo un briesmīgo saslimšanu, jo mēs zinām, ka cilvēki mūsdienās ļoti daudz cieš no locītavu kaulu problēmām. Tātad kolagēns ir arī mūsu asinsvados, nosaka šo te asinsvadu elasticitāti. Tas ir arī iekšējos orgānos, kā jau minēju, tās ir visas cīpslas, saites. Tie ir arī mūsu muskuļaudi, kur arī ļoti aktuāli gan mūsu izskatam, gan arī kustībām. Tās būs arī sirds vārstulis, un kolagēns ir arī acs, lēcas un radzenes sastāvdaļa, un kas nosaka arī mūsu spēju redzēt.
Tātad orgānu noslīdējumi arī bieži vien saistīti ir ar kolagēnu trūkumu, muguras sāpes, starpskriemeļu disku bojājumu, jā, jau pieminētā osteoporoze. Tātad es gribu, lai jūs zināt un apzināties to, cik kolagēns mūsu organismam ir ļoti, ļoti būtisks un ne tikai mūsu skaistumam. Kas tad notiek ar mūsu organismu, kāpēc kolagēns pazūd, varētu teikt tā, pazūd mūsu organismā, kāpēc viņš degradējās, kāpēc viņa ar gadiem kļūst aizvien mazāk, jo ir tāds pētījums, kā kolagēns savu maksimumu sasniedz 20 gados mūsu organismā, un pēc tam dažādos pētījumos ir dažādi tie rādītāji. Gadā zaudē apmēram 1 līdz 2%, organisms zaudē kolagēnu kaut kur 1 līdz 2%. Jā. Kāpēc tā notiek? Nu, tie ir ģenētiskie faktori. Protams, mēs esam ieprogrammēti ģenētiski, teiksim tā kā novecot, lai cik arī tas sāpīgi nebūtu. Protams, ir kaut kādas ģenētiskās īpatnības, kad ir vāji šie aiztaudi jau no jaunības. To var bieži vien redzēt arī, piemēram, pēc grūtniecības, kad sievietēm veidojās strījas, ja ir sievietes, kurām veidojās, ir kurām neveidojās, un sievietēm, kurām veidojās strījas, tad ir jādomā par jau ģenētiski vājiem saistaudiem, un šīm sievietēm tiešām vajadzētu padomāt, kā stiprināt savus saistaudus. Ja. Tad ir ultravioletais starojums, degradē mūsu saistaudus. Glikācijas process, ko nozīmē glikācija, tas nozīmē, ka cukurs salīp ar kolagēnu šķiedrām un viņas degradē. Ir hormonālie faktori, dēļ kā kolagēns mūsu organismā sarūk īpaši sievietēm menopauzes periodā. Pie vainas ir arī stress, kad ir paaugstināts kortizols, kas traucē kolagēna kolagēna veidošanos organismā, tāpat tie ir mikroiekaisumi, brīvie radikāļi, kas veidojās, arī fizisko aktivitāšu trūkums. Tā kā ir vesela virkne šo te faktoru, kuri ietekmē kolagēna gan ražošanu, gan arī papildus viņu degradē mūsu organismā, jeb noārta. Un tāpēc es domāju, ka mūsdienās ir ļoti, ļoti aktuāls šis te produkts, kad mēs varam šīs te kolagēna rezerves papildināt. Bet vēl aktuālāk ir, lai šis kolagēns būtu tāds, kurš organismā darbojas. Jo, kā mēs zinām, tirgus ir ļoti, ļoti pilns ar dažādiem kolagēniem. Var iegādāties dažādām cenu grupām, dažādas izcelsmes, dzīvnieku, jūras, zivju, bet ir viena no ļoti būtiskām lietām, lai šis te kolagēns, nevis kā mēs viņu apēdam, tā arī izvedam ārā, bet lai viņš tiešām nonāk šajos mērķu orgānos, lai viņš uzsūktos, un tas ir viens no pašiem sarežģītākiem uzdevumiem arī nutricioloģijā vispār radīt produktu, kurš reāli strādā, nevis kuram ir tikai nosaukums. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts process, jo mūsu organisms ne jau visu ņem pretī un ņem pretī tikai noteiktā ķīmiskā formā, noteiktos arī izmēros, ja? Un organisms, lai spētu to izmantot, viņam ir tā kā arī šis te produkts jāatpazīst, viņam ir draudzīgam, un tas ir viens no vispār no kompāniju lielākajiem un sarežģītākajiem uzdevumiem, un tāpēc arī kompānija Coral Club, mūsu kompānija, pie tā ir ļoti daudz strādājusi, ļoti daudz šos te procesus pētījusi, un viņi visu laiku pilnveido šos te produktus. Ja? Tātad bija šis te pirmais kolagēns, kas jau bija ļoti aktuāls un ļoti strādājošs, un tagad ir radīts jauns produkts, vēl aktuālāks, vēl mūsdienīgāks, vēl iedarbīgāks. Un tagad varbūt arī tad tieši par šo te kolagēnu pastāstīsim, jā, un Diana, tātad parādam prezentāciju, jā, varam uzlikt viņu, sākt ar viņu, jā.
Jā, tātad šis te kolagēns skaistā iepakojumā, tripeptīdu kolagēns, jauns produkts, kurš ar jūniju ir pārdošanā Eiropā. Ejam tālāk. Jā, tātad, ko mēs runājam tātad šī gadījumā vairāk par skaistumu pasauli, jā, par ādu, par viņas tonusu, par viņas elasticitāti, par grumbu mazināšanos, ja pareizāk būtu neveidošanos, jā, par ādas ovālu, par ādas skaistumu, mirdzumu. Tad mēs runājam par kolagēnu. Jā, es jau iepriekš mazliet jau šai tēmai pieskāros, jā, kad mēs redzam arī šeit prezentācijā, ka kolagēna daudzums mūsu ādā 20 gados sasniedz maksimālo līmeni. 25 gados palielinās kolagēna sintēze, jā, un pakāpeniski jau no 30 gadiem mūsu organismā veidojās šis te deficīts, un 40 gados jau ir 10–20% zudums, 50 gados jau ir 50%, un pēc tam notiek šī kolagēna daudzuma samazināšanās. Līdz ar to arī mainās kolagēna šķiedras, viņas kļūst biezākas, īstākas, elastība mainās, āda kļūst ļengana, plāna, parādās tātad statiskās grumbas. Nu, tādi, diemžēl, ir tie pamata procesi mūsu ādā. Jā, un, protams, arī jau var pieminēt arī, protams, iekšējos orgānus, kas cieš no šī kolagēna deficīta līmeņa. Protams, ka mēs ikdienā varam šos kolagēna avotu organismā papildināt, un to mēs arī darām. Mēs tātad lietojam olbaltumvielām bagātus produktus, jo kolagēna sastāvs pamatā ir olbaltumvielas, tātad aminoskābes, ja? Tātad kā mēs varam šo te daudzumu palielināt? Mēs ēdam gaļus, zīvis, olas, pākšaugus. Protams, kolagēna sintēzē ārkārtīgi svarīgs ir C vitamīns. Ja, tad arī ir jābūt pietiekošā daudzumā zaļumiem. Un tādā veidā mēs varam šīs kolagēna rezerves papildināt, kā jau es teicu, mēs to darām. Bet ikdienā mēs, protams, zinām, kad cilvēki nepietiekošā daudzumā uzņem olbaltumvielas, ir olbaltumvielu deficīts, tas ir pierādīts ikdienā mūsu uzturā, diemžēl pārsvarā ogļhidrāti, olbaltuma deficīts pastāv. Un līdz ar to šīs te kolagēna krātuves netiek pilnvērtīgi papildinātas un iestājās deficīts. Ko mēs varam darīt, lai tā nebūtu? Mēs varam tātad izvēlēties kā pārtikas piedevu šo te kolagēnu. Ja, mēs varam nestresot par to, ka mēs varbūt neuzņemam pietiekoši daudz olbaltumvielas, un arī šādā veidā vispār papildināt olbaltumvielu rezerves mūsu organismā. Un kāda ir tad šie te ieguvumi, ja mēs lietojam papildus kolagēnu? Tas ir ērti lietot papildus kolagēnu. Viņš tātad, mēs varam arī precīzi noteikt šo te devu kolagēnam. Un papildus nodrošinām arī papildus ingredientus, kas ir nepieciešams mūsu organismam. Tātad kolagēns, kur mēs viņu ņemam? Kolagēna izstrāde principā nav vienkārša, kā jau es arī minēju. Pasaulē, protams, visu laiku šīs tehnoloģijas tiek pilnveidotas. Zinātnieki pie tā strādā, kā jau es minēju. Mēs pamatā varam izmantot dzīvnieku un tātad zivju resursus, lai iegūtu šo te pirmā, 3., 4. un 5. tipa kolagēnu. Ja, tie ir tie, kas atbild arī par, kas mums būtu pamatā nepieciešam, lai veidotu šo te ādas resursu kvalitatību. Tātad, ļoti aktuāli ir tas, kā jau es minēju, jau arī iepriekš, tā ir tā saucamā biopieejamība, jo tāpēc, ka lai šis te kolagēns būtu organismam reāli pieejams un izmantojams, ir ārkārtīgi aktuāls ir tātad šī te kolagēna daļiņu izmērs. Jo mazāka ir vielas molekula, jo labāk tā uzsūcās
jo pats kolagēns kā tāds ir ļoti lielas struktūras molekula. Kā tad mēs iegūstam šo te kā tad zinātnieki, mēs iegūstam šo te pašu sīkāko daļiņu? To dara ar to saucamo fermentatīvās hidrolīzes palīdzību, kad esošajā molekulā tās aminoskābu ķēdes tiek sadalītas mazos peptīdos. Un peptīdi ir tāds savienojums, kurā ir 20 līdz 50 aminoskābes. Bet mūsu kompānija ir gājusi tālāk. Viņi ir radījuši šos te tripeptīdus, kuri ir tikai 3 aminoskābes. Tās ir pavisam īsas ķēdītes. Ja, tad no 20 līdz 50, no 50 aminoskābu ķēdītēm ir pāriets uz 3 aminoskābu pavisam īsām ķēdītēm. Un jo šis struktūra elements ir sīkāks, jo viņu labāk un vieglāk ir izmantot, un viņš arī labāk tiek izmantots organismā. Viņam ir vieglāk uzsūkties. Ja? Tātad šeit mēs varam salīdzināt, kad šis tripeptīdu ķēdīte ir par 600 reizes mazāk nekā pati kolagēna molekula. Ja? Mēs redzam, cik lielas ir želatīna molekula, pašas kolagēni, ja? Peptīdu molekula. Un šis tripeptīds ir ļoti, ļoti sīks. Un tas ir tāds revolucionārs veidojums, tāpēc, kad viņš var reāli uzsūkties. Jo mazāk ir šī molekula, jo vieglāk tā asimilējās. Un tāpēc arī šis produkts ir tik ļoti inovatīvs, jauns, aktuāls, jo mēs esam droši par to, ka šī ķēdīte viņa reāli uzsūcās, viņa reāli strādā, viņa reāli nonāk mērķa orgānā. Jā. Tātad maksī kolagēns. Ja, tātad tas ir tas ir tas pamatkomponents jaunajā produktā. Tātad šis maksī kolagēns ir iegūts no zivju kolagēna fermentatīvās hidrolīzes ceļā, un viņam ir ļoti, ļoti sīka molekula, un kas ātrāk ļauj uzsūkties. Ja? Tātad šis kolagēns ir iegūts no vairāku sugu jūras un saldūdens zivju ādas, un kas pēc sava profila ir maksimāli tuvs cilvēka ādai. Un tātad šeit ietilps 3 aminoskābes, ietilps tātad glicīns, prolīns un hidroksiprolīns. Pareizā attiecībā, pareizajā koncentrācijā. Tātad, jā. Tātad, ko dara glicīns? Glicīns uzlabo arī miega kvalitāti, kas ir ļoti labi, lai notiktu ādas atjaunošanās, arī kolagēna atjaunošanās. Prolīns tātad atbalsta šūnu enerģiju, un hidroksiprolīns veicina audu reģenerāciju. Ja? Katrai šai aminoskābei ir sava nozīme. Un ir pierādīts, ka maksikolagēns uzsūcās tātad par 60% labāk nekā kolagēna peptīdi. Ja? Tātad šāds unikāls produkts, kuru ir radījusi kompānija. Un tagad es palūkšu arī Ingrīdu pastāstīt, ja, tātad jau par to, kādi ir rezultāti un kāda vēl ir unikāla šī produkta papildus komponentu iedarbība, kādi ir šie papildus komponenti, kas ir tik ļoti aktuāli skaistumam. Lūdzu, Ingrīdiņa. Ingrīda, ieslēdz mikrofonu, tevi nedzird. Es ļoti atvainojos. Jā, kolagēna iedarbība ir atkarīga no tā sastāva ķīmiskā. Protams, kad mūsu kolagēns ir tādā formā, lai organisms viņu varētu uzņemt. Un šajā mazajā pudelītē nav tikai kolagēns, bet šajā pudelītē ir arī
daudzas aktīvās vielas, kas tieši palīdzēs kolagēnam izstrādāt. Ingrīdu, pazuda kaut kur skaņa atkal? Es atvainojos, no kura brīža nebija skaņa. Jā, tātad C vitamīns būs tas, kas palīdzēs sintezēt organismā kolagēnu. Un vēl šajā mazajā pudelītē jaunums ir tas, kad klāt šim kolagēnam ir pievienot arī hialurona skābe. Ja mēs par iepriekšējo kolagēnu runājām un zinām, ka kolagēns ir tā kā tāds režģīts, kas palīdz mūsu ādai izlīdzināties, tad hialurona skābe bija tas produkts, ko mums ieteica lietot kopā tieši ar kolagēnu, lai izlīdzinātu ādu. Bet šajā produktā jau hialurona skābe ir pievienota. Ļoti svarīgi, protams, produktam ir arī garšas īpašības, un šīs garšas īpašības mums šoreiz dod baltā jāņoga un spināti, kas ir arī lielisks C vitamīna avots. Salīdzinot, ja man ir jāsalīdzina šis kolagēns ar iepriekš ražoto kolagēnu, tad man gribas teikt, ka šajā kolagēnā tieši ir izjūtama šīs baltās jāņūgas nots. Ir arī pielikti klāt hibiska ziedi, kas palīdzēs ādas tvirtumam. Kolagēns satur arī B grupas vitamīnu, un B grupas vitamīni būs tieši tie, kas veicinās ādas reģenerāciju. Hialurona skābe rada uz ādas virsmas mitrumu aizturošu barjeru un arī novērš mitruma zaudēšanu. Un līdz ar to mēs savu ādu redzam gludāku, elastīgāku. Kā jau es minēju, baltā jāņoga būs tā, kas piedod šo skābeno garšu. Šī nots ir ļoti patīkama, un, ja salīdzinoši šeit ir mazliet skābāk šis produkts, tad no vīriešiem atsauksme ir daudz pozitīvāk. Viņiem šis produkts garšo daudz labāk. Tātad šis produkts nav tikai sieviešu produkts, šis produkts ir produkts, ko var lietot arī kungi. Tātad C vitamīns uzlabo ādas elastību, samazina grumbu skaitu, kā arī ir novērojams tas, ka izlīdzinās ādas tonas, izlīdzinās kādi pleķīši. Ja? Hibisku ziedu ekstrakts pievienotais savukārt būs mitrinās ādu, paaugstinās kolagēnu un ādas blīvumu organismā. Un līdz ar to mūsu grumbiņas tā kā izlīdzinās. Salīdzinoši ar iepriekšējo kolagēnu kompānija viņus abus salīdzināja un tika konstatēts, ka šī kolagēna uzņemšana ir par 60% efektīgāka, jo mums paaugstinās ādas mitruma līmenis, ādai izmainās arī tonis un pēc 7 dienu lietošanas samazinās grumbas. Savukārt es šeit gribu piebilst, ka man bija lieliski iespēja tātad Krakovā iegādāties šo kolagēnu, un es esmu viņu jau dzērusi 5 dienas, un to, ko es izjūtu, tas ir, ka āda tiešām kļūst tāda, varētu teikt, tvirtāka. Un grumbas, protams, arī, manuprāt, izlīdzinās. Tātad aktīvo vielu saturs, kas ir šajā mazajā pudelītē, mums ir tātad šis zivju kolagēns ir daudz lielākā formā, tie ir 15,000 miligramu vienā mazā pudelītē. Ja mēs bijām lepni un priecīgi, kad iepriekšējā kolagēnā tie bija 10,000, tad šis jau produkts mums piedāvā 15,000 miligramu kolagēnu, zivju kolagēnu. Tāpat arī, kā jau es minēju, C vitamīns, askorbīna skābe, hibisku ziedu ekstrakts ir B6, B2
grupas vitamīni, spināti, biotīns un, protams, ļoti nozīmīgā hialurona skābe. Un arī garšas īpašības mums uzlabo tieši balto jāņogu ekstrakts. Līdz ar to tas nodrošina ātru produkta uzsūkšanos, un pirms lietošanas, lietojot mūsu kolagēnu, nav vajadzīgs nekādas papildus opcijas. Ja? Tātad ērts lietošanai, ērti paņemt līdzi kaut kur ejot, braucot, un šī uzņemšana ir ļoti, ļoti ērta un patīkama. Ja? Vēl gribu pieminēt to, ka, ja mēs dzeram kolagēnu, tad, protams, ka mums ir jāatceras vairāk, varbūt dzert ūdeni nekā līdz šim. Ūdens arī ir ļoti nozīmīgs faktors, lai kolagēns labāk uzsūktos. Vēl ļoti svarīgi mums ir zināt, ka mūsu tripteptīdu kolagēns nesatur tātad mākslīgus saldinātājus. Šim produktam nav pievienots cukurs. Tātad produkts ir tikai ar dabīgiem aromatizētājiem un saldinātājiem. Un šo garšu tātad piedod šie hibisku ziedu un balto jāņogu ekstrakts. Kolagēns uzlabos ne tikai mūsu ādas stāvokli, bet arī uzlabojas gan mūsu matu, gan arī nagu stāvoklis un, protams, arī saistaudi. Tā, konservanti šajā produktā nav pievienoti. Tumšā pudelīte būs tā, kas aizsargās produktu no gaismas iedarbības, un arī to, kad produkts ir iesaiņots stikla pudelītē, tas norāda par produktu kvalitāti, jo stikla šī mazā pudelīte tara tiks arī otrais pārstrādāta. Kolagēnam, kuram nav pievienoti saldinātāji un aromatizētāji, tas ir īpaši tāda priekšrocība. Mēs šajā produktā varam izjust arī nelielu dzērveņu, aveņu, ekstraktu piegaršu, un ļoti pozitīvi, kad kolagēnā ir arī pievienotas ziliņu sula. Kolagēns līdz ar to palīdzēs arī mūsu acu saistaudiem. Ir arī novērojums, ka daļai cilvēku lietojot kolagēnu patstāvīgi uzlabojas pat redze. Kā saldinātājs produktā ir izmantots stēvija un trehalóze. Kolagēna ražošanā notiek no zivīm. Tās ir okeāna zivis. Tās ir zivis, kuras tiek pārstrādātas, un līdz ar to tā ir zivju āda, kura tiek pārstrādāta no okeāna zivīm, un līdz ar to tas arī tā kā veicina ietekmi uz vidi, samazinot atkritumus un palielinot resursu pieejamību. Kompānija ļoti daudz domā arī par to, lai arī ražošanas process būtu pēc iespējas draudzīgāks videi. Un rūpnīca, kurā tiek ražots kolagēns, jā, tā rūpnīca atrodas Taivānā, un uz ražotnes ir uzstādītas saules baterijas, kas palīdz samazināt oglekļa gāzes izmešu apjomu gandrīz par 500 tonnām gadā. Arī tas ir īpašs rādītājs, kas raksturo mūsu produktu. Kā viens no rādītājiem, lai varētu apliecināt, ka mūsu produkts ir tiešām kvalitatīvs, ir šie certifikāti, tie ir starptautiskas kvalitātes standartu certifikāti. Un šis sistēmas izstrādātais certifikāts, kas ir atzīts pasaulē, tieši pieder mūsu kompānijas produktam. Tātad šis Safe Quality Food certifikāts
ir vairāk kā 40 valstīs un 6 kontinentos. Un pavisam pēc šādu certifikātu ir reģistrēti 14,000 produktu. Tā skaitā arī šis unikālais produkts. Tātad tas norāda par to, ka pārtikas produktu drošība visos ražošanas posmos, sākot no izēvielas, pārstrādes un arī ražošanas, ir augstākajā kvalitātē. Šo certifikātu var iegūt tikai rūpnīcas ražotājs, kuri atbilst šiem standartiem. Ja šie standarti neatbilst, tad arī šādu certifikātu nevar iegūt. Un par to vien tas ir apliecinājums tām, ka mūsu produkts ir ļoti augsts kvalitātes. Un es domāju, ka mums ikvienam ir ļoti svarīgi lietot augstas kvalitātes produktu, lai iegūtu pēc iespējas vairāk un maksimāli redzamu efektu gan uz mūsu sejas ādas, gan arī mūsu sajūtās. Un par tām sajūtām, kādas ir lietojot produktu, izejot šo kursu, ar mums padalīsies ļoti zinoša, pieredzējuša nutricoloģe Vineta Meduņecka. Vārds tev, Vinetiņ, par to, kādas bija tavas sajūtas lietojot šo produktu. Labdien visiem! Jā, es jūs apsveicu ar šo te unikālo notikumu, ka šis retais tripeptīdu kolagēns šādā formā ir tieši mūsu kompānijā, tāpēc, ka mēs ejam jau pa priekšu laikam, manuprāt, un nav šobrīd, teiksim, formas, kas iedarbotos vēl efektīvāk, ja, jo daudzreiz ir cilvēki tā, ka saka, jā, es arī dzēru kolagēnu vai dzeru kolagēnu, un efekta, it kā neko neredzu, ja? Tad īstenībā šis ir tas produkts, šis ir tas kolagēns, un šī ir tā forma, kuru var redzēt ļoti ātri. Ja? Es Korai klubā esmu jau 15 gadus, protams, es nesēdēju un negaidīju 15 gadus kolagēnu, ja? Es tīrījos, un koncepcija, principā, anti-age koncepcija mūsu ir iedarbīga, arī uz sejas viņu var redzēt, un viņa iedarbojās ļoti ātri, arī detoks mums ir ar atjaunojošu efektu, un kolavada vispār, ja tur samazina bioloģisko vecumu par 5 gadiem. Bet ir lietas, teiksim, tādas, ko tu tomēr jau ar gadiem tev vajag to maksimālo materiālu, maksimāli efektīvā formā, lai tomēr tas būtu, tā kā punkts vai, teiksim, kā ķirsīts, ja, uz tortes, ja, ka tu tiešām esi apmierināts ar savu izskatu, ja, jo man jau arī nav 18, ja, man šobrīd, man ir 50 tūlītās, man, ja, nākošu nedēļu būs 51 gads. Un, mana tā vājākā vieta, protams, ir vai kakls un seja, jā. Jo es neesmu tā sieviete, jā, kas sevi ir ļoti saudzējusi no saules, jā, kas staigā ar lielu cepuri un vispār nesauļojās. Man ļoti patīk sauļoties, un es esmu izbraukājusi, ja martā es biju Turcijā pusmēnesi, otru pusmēnesi es biju Indijā, un es tur sauļojos un darīju visu, ko vien man ļāva šie te daba un prieki, ja, un es šo kolagēnu esmu dzērusi veselu mēnesi. Un lai vai kā es esmu šobrīd bojājusi savu ādu, lai vai cik es esmu stresojusi, ja, jo dzīve ir dzīve, un tā tālāk, ja nāk visādi notikumi, es domāju, ka manā sejā to īstenībā nevar redzēt. Un kas ir pats fantastiskākais, ka tad, kad es sāku dzert šo kolagēnu, man bija jābrauc pēc tam uz Krakovu uz vēl vienu lielu konferenci, un es visu laiku domāju, pierakstīšos pie kosmetologa. Man taču parasti patīk, ka man tur izmasē visu, tad uzreiz tā seiņa ir tāda iegūst tādu mirdzumu un tādu tā kā atjaunošanās efektu. Bet saprotiet, pēc šī kolagēna es viņu dzēru, ja, jau mēnesi pirms tam, man nevajadzēja to kosmetologu, ja, pastieties, āda ir gluda, mans kakls pat ir, jā, tāds tā kā viss nostiepies, es te tuvāk rādīšu, jā, es speciāli izģērbos, lai jūs varat mani redzēt.
Tuvāk, jā. Tātad nav arī šī dekoltē no sauļošanās, jā, parasti tomēr ir kaut kādas rieviņas, jā, ja tu neesi saudzīgi izturējies pret savu ādu, jā, droši vien Iveta domā ārprāts vai prātīgā sieviete, viņa kā kosmetoloģe varētu pastāstīt, cik tas ir kaitīgi. Bet redziet, arī šeit nav, jā, nav šīs te arī dekoltē grumbu pēc saules, jā, priekiem. Un, manuprāt, tā āda man ir, pēc sajūtām, viņa ir tāda jaunavīgāka, tāda dzirkstošāka. Un es saņēmu komplimentus, protams, arī konferencē, ja, ka meitenes man teica, ak, Dievs, kāda tev maiga ādiņa, ja, cik tu labi izskaties. Un no Diānas saņēmu vēl pēdējo komplimentu, tad, kad mēs tagad lidojām atpakaļ no Krakovas un bijām gulējuši tikai 2 stundas no rīta. Viņa tāda, cik tu labi izskaties, tā it kā visu nakti būtu gulējusi, no spā procedūrām iznākusi, ja. Tad īstenībā kolagēns darbojās, un viņš man ir palīdzējis tikt šī mēneša visas šos te sarežģītās situācijas, jā, man nav, šīs sarežģītās situācijas nav manu sejas, jo es arī biju cilvēks, kuram var redzēt nogurumu, jā. Ja es kārtīgi tomēr neizgulējos, ja no rīta bija, kad man nepatika savus atspulgus spogulē, ja, jo to nogurumu tomēr varēja redzēt. Bet tas kolagēns ir reāli izdarījis savu darbu, un lai vai kam mēs ejam cauri, tomēr šīs skaistums ir saglabājies. Es jūtu efektu, arī iepriekšējo kolagēnu es lietoju, jā, un viņš jau bija super jaudīgs. Tad šis ir tāds, vispār īpašs produkts, es esmu vienkārši sajūsmā. Es domāju, ka vēl Vineta Vanaga padalīsies, jā, viņai bijusi iespēja, jā, šo te kolagēnu lietot, Ingrīdiņa pieteiksi, viņai arī ir fantastiski rezultāti. Jā, ļoti jauki, jūs jau esat izgājuši cauri šim etapam. Mēs, kur iegādājās Krakovā, sajūtam varbūt tikai pirmās pazīmes un iespaidas no šī unikālā produkta. Tā kā lūdzu, Vineta, padalies arī tu ar saviem iespaidiem, kas tev ir pēc šī produkta lietošanas. Jā, paldies, meitenes. Es tiešām esmu ievīlējusies, man liekas, šai produktā pirms vispār es viņu sāku lietot, jo tad, kad es uzzināju, ko tas kolagēns var dot, to ātro, man gribas teikt, ātro iedarbību, es gan esmu pēc dabas kādreiz bijis skeptiķis uz daudzām lietām, tad šī skepcija gadiem ir ļoti mainījusies, bet par šo kolagēnu runājot, man bija tā, redzēs, būs vai nebūs tās 7 dienas. Un man bija iespēja izdzert 19 pudelītes, pat ne kursu, pat ne mēneša kursu. Un ir viena lieta, kā es par sevi, tāpat kā Vineta Meduņecka, esmu gadiem centusies rūpēties, attīrusi organismu, jau strādājusi, jā. Varbūt ne tik daudz kā Vineta, bet arī 6 gadi kaut kas ir tomēr sevi ieguldīts. Un pie saviem 54 gadiem, man liekas, kā Iveta teica, pēc 50 sievietēm šajā vecumā, hormonālās izmaiņas dara savu arī izskatā. Un lietojot šo kolagēnu pirmās, es sāku domāt, tas bija 7, 8 vai kaut kādas 10 dienas. Tas bija pirmais, ko es personīgi uz sevis pamanīju, kad vakarā, kad es mazgāju seju, es fiziski jūtu, ka sejas āda ir palikusi gludāka. Vizuāli, tā kā skatoties spogulī, mēs jau zinām, sievietes jau sevišķi daudz skatās spogulī, un tās izmaiņas pamanīt, ne uzreiz izdodās. Bet tā sajūta, ko es sajūtu, viņa bija. Tas bija pirmais moments, un pēc tam sekoja ārpus reakcijas. Pirmā reakcija bija no mana drauga, kurš pateica, ka man sejas āda ir palikusi skaistāka. Skaistākā, kā vīrieši, viņiem jau viss ir vienkāršiem vārdiem, jā. Kāda tieši bija grūti no viņa dabūt ārā. Bet tātad tas ticis bija pamanīts pat no vīrieša, un it sevišķi par sejas ādu. Es nezinu, kurš vīrietis vispār pievērš uzmanību sejas ādai. Viņš skatās uz koptēlu sievietes. Un tad bija arī reakcija no vienas manas pazīstamās, kur mēs ejam tātad taisīt prakses, kur ir redzama tā kā seja tuvumā, un viņa man pēc šīs prakses saka, Vineta, tev ir ļoti mainījusies sejas āda. Ziemā tev tādas nebija.
Un viņa nezināja, ka es dzeru kaut kādu kolagēnu. Un šie 3 momenti, pati neizdarot mēneša kursu, man likās, tātad produkts tiešām strādā. Vēl ko es novēroju, tāpat kā mūsu fantastiskais peptīda kolagēns, kas dara ādiņus zīžainu, maigu, tas viss arī šeit ir. Tas tiešām šeit ir, un es jau gribu šo kolagēnu atkal, un man liekas, kā sievietei, katru mēnesi vismaz 10 pudelītes, tā ir svēta lieta. Ja nav tīrīšanās programma, tad tas ir dāvana sev, ieguldījums sevī, savā skaistumā, veselībā un labsajūtā. Paldies! Paldies, Vinet, par tavu ļoti jauko rezultātu. Es redzu, ka arī Mārtiņš ir pievienojies mūsu Zoomam. Varbūt arī Mārtiņš kā vīrietis var izteikt savu viedokli par garšas īpašībām un arī varbūt par kādām citām īpašībām, ko viņš novēroja no šim jaunajam kolagēnam. Garš ir atsvaidzinoši. Jā, čau visiem. Prieks jūs redzēt. Tā kā ir atsvaidzinoši garš, cik ir 2 reizes testējis. Un īpašības, īpašības viņam arī labas ir noteikti, tāpēc, ka to ir izstrādājuši labākie zinātnieki, un to jau redz, arī atceros mums brālis, kad ieradās korāļu klubā, bija uz to korālu storijas atbrauc, viņš saka, visām dāmām tik skaista āda ir un veselīga, un tā ir tā kā tālūk, un es ar to pašu saku, kad ir veselīga āda, tiek lietot labi produkti, cik ātrāk kaut kas redzams, tas ir viens, bet jā, tālūk. Tā kā produkti strādā un baigi labi ir. Dzeram visi. Paldies. Varbūt Sintī arī grib kādu vārdu teikt no pirmajiem iespējiem. Jā, labdien visiem. Man tās negulētās naktis arī atstāja iespaidu uz sejas, un es, protams, izmantoju iespēju iegādāties šo te brīnišķīgo produktu, un es to lietoju tikai 3 dienas. Šodien bija 3. diena. Patiesībā mana seja ir vienkārši, es pat nemāku pateikt, tāda tā kā tonizēta, tā kā var redzēt, no negulēšanas varbūt vēl kaut kāda riņķi, zem acīm. Bet es neesmu neko darījis, es esmu uzsmērējis tikai emoēļu šorīt, Un jau 2. dienā es jau arī īstenībā Facebookā piekomentēju, kad tur, kur mēs baznīcā klausamies to ierakstu, seja ir vienkārši izlīdzināta. Protams, fantastisks produkts. Un viņš ir tāds, man pat es gribētu teikt, es arī iepriekšējo biju lietojusi, bet iepriekšējos lietoju un es nejūtu tik strauji rezultātu. Šeit ir 3 dienas, un man ir rezultāts, un es esmu īstenībā ļoti pārsteigta. Tas ir fantastiski. Paldies! Jā, un mums jau, es vēl piebildīšu, mums jau vēl bija pārlidojumi, kas arī sausina ādu, jo tagad tu pacelies gaisā, tev tiek izspiests šis te mitrums, no ādas, un neskatoties uz to, mums viss ir labi. Un lielākais prieks, ko es redzēju, atverot mūsu mājaslapu, ka šis produkts ir iespējams un var iegādāties arī Latvijā. Tā kā droši iegādājieties, tātad katram produktam ir gan kluba cena, gan mazumtirdzniecības cena, un mums ir visiem kopā jāsaprot, ja kāds mūs skatās, kad iestājoties Korāla klubā, mūsu cena ir 20% lētāk. Tā kā šī ir lieliski iespēja izmantot mūsu klubu priekšrocības un lietot unikālus produktus. Un šis produkts tiešām ir produkts, kolagēns, kur gribās teikt, ka zinātnieki ir gājuši vienu soli priekšā, varētu teikt, visiem pārējiem kolagēnu ražotājiem. Un mēs varam būt lepni par to, ka mums ir šāds kolagēns, un būt lepni par to, ka 25 gadu Korāļu klubam mēs varam svinēt kopā ar šo brīnišķīgo produktu. Paldies jums visiem! Ingrīda, vēl jautājumiņš. Jā, atbildēsim arī uz jautājumiem, ja ir. Marita mums raksta, cik sapratu, tad lietojot šo kolagēnu nav vajadzīgs lietot vēl papildus kādu Korāla produktu efektīvākam rezultātam, kā piemēram
Droši vien MSM bija domāts, ja? Un vai iepriekšējais kolagēns arī vēl paliks tirdzniecībā? Es droši vien atbildēšu. Es varu atbildēt? Īstenībā koncepciju neviens nav atcēlis. Ja? Kolagēns, kā jau es teicu, tas ir ķirsis uz tortes, bet torte ir šī koncepcija un bāze. Tāpat mēs tīramies, tāpat mēs barojam ar citiem elementiem arī šo te ādu, ja? Uz kolagēna lietošanas laiku. Tas ir tīrs šūnu uzturs. Ja? Jūs paskatieties tās sastāvdaļas, kādi tur vitamīni ir, ja? Un paskatieties šūnu uztura koncepciju. Ja? Tur tāpatās mums ir vajadzīgas gan augstskābes, gan vitamīni, mikroelementi, ja? Tie, kas nav kolagēnā, ja? Un līdz ar to viss šis te arī dzīvais ūdens, H500, koralmaina, ja, un regulāra tīrīšanās, tā nav atcelta. Ja. Mums nepietiks tikai ar kolagēnu, lai mēs būtu pilnībā veseli un pilnībā skaisti un pilnībā apgādāti ar visiem mikronutrientiem. Tā, kā vislabāk dzert šo kolagēnu? Tukšā dušā no rīta vai vakarā. Par cik man vakarā nesanāk īsti dabūt to tukšo dušu, es dzeru no rīta, jo kolagēnam principā arī vajag ļoti daudz ūdeni. Ja, es esmu klausījusies dažādas versijas, pat ārstiem atšķirās šie te viedokļi, bet kolagēna un arī bilurānu lietošanai vajag ļoti daudz ūdeni. Ja, jo daudzreiz ir tā, ka, ja cilvēks dzer viņu vakarā, tad viņam vai nu naktī ļoti slāpst, vai arī viņam sabiezē asinis un viņam mainās šis te spiediens dažreiz, jo jābūt šim te ūdenim. Par cik es nevaru vakarā nodrošināt tik daudz tukšu dušu un to ūdens, to pievadīšanu, ja, lai kolagēns strādātu, tad es viņu dzeru no rīta. Ja es viņu savienoju ar bilurānu, tad es dzeru, piemēram, kolagēnu no rīta tukšā dušā un bilurānu pirms pusdienlaika tukšā dušā, ja, ar lielu daudzumu ūdeni. Bet variet arī mēģināt vakarā, citiem ļoti patīk vakarā, īpaši, ja jūs vēdat ne pārāk vēlu, ja jūs vēdat 6, tad jūs droši varat 8, 9 dzert kolagēnu, uzdzert ūdeni, ja, un tā tālāk. Tad es vēl neatbildēju, vai iepriekšējais kolagēns arī vēl paliks tirdzniecībā. Jā, viņš paliks, un viņa cena visticamāk būs zemāka mazliet, par cik šim jaunajam ir 60% efektivitāte, ja, tātad, lai varētu. Tas iepriekšējais promarīns bija arī vienreizējs produkts, jā, tā kā viņš arī strādāja. Vienkārši šis jau ir vienkārši, jā, Porsche salīdzinam varbūt ar kaut kādu Volkswagen, jā. Bet ar Volkswagen mums bija arī vienkārši fantastiski rezultāti. Viņam cena būs pieejamāka, bet šim būs augstāka. Varbūt, kurš zina, nosaucam cenu jaunajam produktam. Man liekas, bija 190 eiro, ja? Mēneša kurs. Jā, 190. Jā, bet viena tāda maza nianse, ko es ievēroju, jā, tātad, kā jau mēs zinām, katram produktam ir arī šie bonus punkti, tie bija laikam 118, cena laikam tiešām bija 190 ar kluba biedra karti, un vienīgi šeit mums ir jāatceras, ka šobrīd šis jaunais kolagēns tiek pārdoti tādi 3 iepakojumi. Vienu atsevišķu 10 nevar iegādāties. Ja? Tātad, Kāpēc var? Es neredzēju piedāvājumā, bija tikai pakas pa 3. Varbūt, ka es kaut kur netur paskatījos, bet bija vienu atsevišķu pērkot ir dārgāk. Jā. Ja jūs pērkat šīm 10 dienām, tad bija viņa dārgāk sanāk. 3 kopā viņš sanāk tā kā kopumā lētāk. Diana varbūt paskatīsies un precizēs, ja Diana, es redzu, ka tu skaties jau, varbūt precizē. Es redzēju, ka 3 ir komplektā. Bet arī es domāju, ka tas nav šķērslis, lai mēs katrs varētu izbaudīt šo unikālo produktu, kurš tiešām strādā. Jā, varbūt mēs varam šo kolagēnu salīdzināt ar kaut kādām procedūrām. Jā, es zinu, ka viena injekciju procedūra ir vismaz 150 eiro, un viņas jāatkārto vairākas, un ik pēc pusgada atkal jāatkārto, vai ne? Iveta, kā tu salīdzini to cenu un vērtību kā kosmetologs? Jā, protams, tā iedarbība ir nesalīdzināmi labāka, efektīvāka, jo ar ko es sāku? Es sāku ar to, ka kolagēns ir nepieciešams visam organismam, jā? Lai viņš turētos vienkārši kopā.
acīm, sirds vārstulēm, tātad zīvsla kauli, muskuļi, ja, zarnu sieniņas, ja. Tātad mēs par šiem 190 eiro iegūstam ne tikai skaistumu, bet mēs iegūstam arī visa organisma veselību. Jā? Viņš arī samazinot celulītu, jā? Tā kā tai iegūmi, ja mēs runājam tieši par naudu, ir nesalīdzināmi vairāk. Ja? Un no ārpuses, ja, mēs jau praktiski dermā, nu jā, tur, protams, ar injekcijām ievada hialuronskābu un ko, bet viņa ļoti ātri arī kā ievada, tā arī iziet. Ja? Un tad tas ir tikai lokāls process. Un, protams, jā, iekšīgi lietojot pavisam cits rezultāts. Noturīgāks, daudz reižu un efektīvāks. Es īstenībā par celulītu nepateicu. Īstenībā, jā, ir tik smukas kājas, nu, tā kā tādas, nu, ir smuki. Ir, un arī tā celīšu vieta, ja, nu, ceļgali ir arī, nu, sievietēm tā vājākā vieta, manuprāt, jā, ap gadiem virs 40, 45, ap 50, jā. Tad viss tāds mitrināts, viss tāds foršs izskatās šobrīd, un noteikti palīdzēs arī problēmām, kas ir ļoti daudzām sievietēm, kas ir dzemdējušas jau gados, ja, šī ta visa urīna nesaturēšana un noslīdējumi, dažādu orgānu noslīdējumi, jā. Nu, viņš ir tāds, kā jau Ivetiņa teica, ja, šis te karkas un visa organisma turgoru uzturošs produkts. Regita raksta, es ļoti novērtēju šo produktu, jo man bija saistaudu vājums ar veselības koncepciju. Es ļoti uzlaboju saistaudus, bet kopā ar šo jauno kolagēnu būs vēl labākie rezultāti. Jā, Regita. Tieši tā. Kolagēnu var dzert kādas 15 minūtes pēc ūdens dzeršanas, Marita jautā. Es viņu dzeru tā. Es izdzeru pirmo lielo porciju ūdeni, kaut kādu puslitru, tad es dzeru kolagēnu. Tad es eju vingrot un pēc tad es atkal dzeru ūdeni, tur nav 15 minūtes, jā, jo viņš jau ir šķidrums, viņš aizgāja, jā. Tad es atkal dzeru ūdeni, nu, līdz litram es no rīta izdzeru. Nu, tad pēc, jā, kaut kur visa tā procedūra man aizņem kaut kādu stundu, pusotru. Un kolagēns ir kādu stundu pirms, jā, tad sanāk tā apmēram stundu pirms ēšanas, kur es gan pirms, gan pēc vēl ūdeni lietoju. Tā, varbūt vēl kādi jautājumi, kāds varbūt grib vēl padalīties, pajautāt kaut ko. Nebūs laikam vairāk jautājumi, tad visi. Šeit ir jautājums par kafijas dzeršanu. Kad dzert kafiju, laikam es sapratu. Varbūt Vineta pakomentē. Kas lieto kafiju no rīta, tad pēc kolagēna lietošanas. Kad labāk kafiju dzert? Kafiju pēc ēšanas. Jā. Jāizdzer sākumā visi ūdeņi, viss kafiju tukšā dušā mēs nelietojam, bet ūdens ar kolagēnu mums iet tukšā dušā, ja? Nu, mans novērojums lietojot šo kolagēnu, jā, es tāpat kā Vineta dzeru vispirms ūdeni, pēc tam kolagēnu un izdzerot šo kolagēnu pudelīti un pēc tam dzerot arī ūdeni, nu tā godīgi sakot, man arī ēst īsti negribās, jo mums jau ir jāsaprot, ka kolagēns ir olbaltumviela. Zināmā mērā mēs jau saņemam tādu pirmo ēdienu tieši ar kolagēnu. Ja? Un šī C vitamīna klātbūtne un atsveicinošā garša un ūdens. Vasarā vismaz pat ēst, gribās iedzerot šo kolagēnu no rīta. Tāda ir man novērojuma. Nu, ja jautājumu vairs nav un neviens vairs nevēlas dalīties savā pieredzē, paldies par to, ka piedalījāties šajā unikālā produkta pirmajā prezentācijā un visus aicinu iegādāties šo kolagēnu un izbaudīt viņu pašiem. Mēs varbūt varam pie reizes vēl paaicināt cilvēkus, ka mums šo sestdienu būs skaistuma un enerģijas lifehacki.
Koraļu klubā būs dzīvā tikšanās 11. līdz 2:00. Dalīsimies ar visiem noslēpumiem, kādā veidā vēl lietot dažādus produktus, lai iegūtu maksimālu rezultātu, gan enerģijas celšanai, gan liekā svara samazināšanai, gan skaistumu kopšanā, ādas un matu un zobu veselībā, kā dabiski baltināt zobus, kā taisīt dažādas maskas no mūsu produktiem un dažādas citas ķermeņa procedūras. Tā kā būs klātienē ļoti interesanta tikšanās. Aicinam visus!